Šobrīd mēs atrodamies Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes baznīcā. Šī baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Daugavpilī, atrodas vēsturiskajā centrā. Un 1857. gadā, 6. augustā, šī baznīca ir konsekrēta, bet laiku gaitā šī baznīca ir mainījusi savu veidolu. Varētu teikt, ka uz doto brīdi viņa tiek atjaunota, tiek veikti lieli restaurācijas darba, pateicoties sakrālās kultūras mantojuma pārvaldei un Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Pagājušā gadā esam veikuši lielu darbu, atjaunoši baznīcas kupolu, gan pašu pamatkupolu, skārdu, logus, fasādi, un šajā gadā plānots, ja būs arī līdzekļi, nomainīsim arī pamatjumtu. Draudze, varētu teikt, ir pašā pilsētas centrā, tas ir dekanāta centrs, un šajā gadā arī baznīca ir liels pagodinājums, ka tā ir jubilejas gada baznīca. Tādēļ draudze aicina visus svecerniekus arī uz Daugavpili šajā gadā. Ja baznīca ir kā jubilejas gada baznīca, tad šeit var saņemt arī atlaidu žēlastības, jeb varētu tā teikt, izdarot noteiktos darbus, lūgumus, ir saņemt arī šo žēlastību. Svētceļojums ir tāda noteikta darbība, kad es apmeklēju noteiktu svēto vietu, lai palūgtos pāvesta nodomos, izdarītu labu grēku sūdzi, pieņemtu visvētāko altāru sakramentu, pieņemtu dalību dievkalpojumā un līdz ar to saņemtu šīs atlaidu žēlastības, kurās tiek, kā mums māca baznīca, mazināts arī sods, un mēs tiekam stiprināti ticībā. Daugavpils ir īpaša pilsēta. Daugavpilī ir 5 draudzes, un tā kā šī dekanāta draudze, un varētu teikt viena no mazākajām draudzēm, jo tā atrodas pilsētas centrā. Draudzes locekļu apmēram 3000 ir. Un šeit pilsētas centrā dievkalpojumi notiek 3 valodās – latviešu, latgaliešu un poļu valodā. Daugavpilī dzīvo vairākas tautības, it sevišķi poļu tautība. 15% no visiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo. Katra draudze šeit pilsētā ir, varētu teikt, savādāka ar savām tradīcijām. Pētera baznīca, Dievmātes draudze, tad ir 2 jaunās draudzes mūsu diecēzē, Dieva žēlsirdības draudze un Vissvētākā Jēzus sirds draudze, un Grīvā pāri Daugavai ir Dievmātes draudze Jelgavas diecēzē.